Labvakar, jaukie mīlnieki! Labvakar, šis ir raidījums Mīl, nemīl, Sindija un Roberts. Vai, un tā, trešo un pēdējo šī vakara dalībnieku puisi vārdā Sandi. Es vēlos aicināt studijā, bet pirms tam izlasīšu nedaudz par viņu. Sandis ir solists, dziesmu tekstu un mūzikas autors grupā Titaniks. Puisis aizraujās ar tekvando, un viņa mīļākie ziedi ir frēzijas. Patīk ugunīgas meitenes, kuras dažkārt tomēr pakļaujas. Taču precēsies tikai ar nevainīgu meiteni. Sagaidām studijā Sandis. Sveiki, Sandi! Sveiki! Iekārtojies ētāk. Jau uzreiz paskaidrošu, ja tu gribi ieraudzīt lieni, tad skaties lienes kamerā. Jā, tu esi, redzu. Redzi? Tur Jā. ir liene. Tur ir... Pilnīgi jau redzu. Tu esi romantiķis, ko? Nu, vispār jā, es teiktu, rakstu varētu būt romantisks. Tu teiksi rakstu savai meitenei? Nu, vairāk ir par mīlestību, kaut kas tāds, kas man noticis kaut kāds pārdzīvojums, to es uzreiz lieku tekstā, mūzikā iekšā. Kā saka arī citiem savu pārdzīvojumu. Tā meitene tev sagādā daudz liels pārdzīvojumus. Nu, man kas ir bijušas, nu, protams. Un, kā saka, Tev daudz ir bijušas meitenes. Nu, nevainīgs neesmu. Bet tomēr to nevainīgu meiteni grib precēt, ko? Jā. Domā, ka tāda... Nu, bet tas ir tā simboliski. Tas ir tāds, nu, tā, smuki skan. Skaisti skan, jā, bet vai tā ir patiesība? Varbūt tās tev ir jau prātā kādi vārdi, kurus tu veltītu meitenei, kurai tu vēlies iekurot citu, bet tu viņu neredz. Kā, piemēram, šajā situācijā tu neredz, kādu tur lieni izskatās. Jā. Jā, tu viņai var veltīt pāris vārdus. Es pat varu nodziedāt. Tu pat vari nodziedāt? Jā. Aiziet! Tikai tevis uzticīgs, tikai tevis paklausīgs, tikai vienai tev šis sirds citu visu sniegs. Tikai tevis uzticīgs, tikai tevis paklausīgs, tikai vienai tev šis sirds citu Sandis, visu nu, viņš pats par sevi. Jā, un katra meitene vismaz reiz dzīvē ir nevainīga. Un es domāju, ka Liena noteikti sirdī ir nevainīga dotajā brīdī, un šie trīs džentelmeņi aiz sienas redz tavu ēnu. Pasveicini. Nevainīgo. Nevainīgo Viena ēnu. draudzene bija tīri mūsinoša, dzirdēja viņas tikai balsi, bet izklausījās tāda ļoti noslēpumaina sieviete ar tiešām lielu noslēpumu. Es domāju, ka puiši ir laiks tikties ar mūsu šī vakara varonu Lieni un sameklēt, vai jūs tiešām cerat un esat vienā. Tagad tev, jā, tagad tev celies. Pēdējais, vai ne? Ar dziesmu. Ar dziesmu. Sveiki! Un lielas kā meitene. Riktīgas, kā saka, dejas sarīkojuši. Vai ne? Pēc tam jau vakarā varētu vēl uz kādu tusiņu aiziet. Tev patīk dejot, jā? Nu, protams, man patīk dziedāt, man patīk dejot, man patīk vispār kustēties. Fantastiski. Patīk arī augsta kājas cilvēku. Mēs aicināsim studijā Sandi. Nu jā, ir pienākusi kārta Sandim parādīt, kādā ritmā gan viņš sit. Jā, tiešām, Lieni, lai šī dziesma manis nesen uzrakstītā šovakar ir veltīta tev. Atkal eju es viens pats, man rokā roze sarkanā, tikai nav kam dāvināt, jo tu jau esi tālumā. Atnāci kā saules siltums, aizgāja kā miglas labums, nespēju tev līdzi skriet, jo gādīja kurā ciet. Nāc man tuvāk mazāk, ieklausies šai mīlas dziesmā, kamēr rozi sāktā ziet, nedrīksti tu projām iet. Nāc man Kā tu vērtē savu priekšnesumu? Nu, tas man bija jaunākais gabals, un es domāju, ka priekšnesums bija tieši izdevies. To, ka es gribēju panākt, tas arī panāca. Ko tu gribēji panākt? Nu, teiksim, panākt to, lai redz meitene, kā tas izskatos, lai viņiem man novērtē, jā, nu vai viņai patīk man stils vai ne, un teiksim, nu, lai Latvijas publika redz, teiksim, manu jaunāko grupas Titaniks, Sandis Kjopu Jabalu.
Nāc, 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 nāc man tuvāk, viene, wow, wow. Nāc, nāc, nāc man tuvāk. Nu, teiksim, man tagad bija liels prieks, ka vismaz es skaities uz finālu. Jo parasti, teiksim, man mūžā ir bijis tā, ka es daudz visos konkursos piedalījies, ja, un tieši ar dziedāšanu ņēmies, ja, un es kaut kā es pat pilnīgi zināju, ka vienmēr esmu finālā, ja, bet kaut kā, to pirmo vietu, kaut kā, nesenāk paņemt, ja, parasti kaut ko otrā Sāktā ziet, nedrīkst iet, projām iet. Paldies! 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 Es nevaru. Man tā aizkustina šitādas dziesmas. Es gribētu biežāk šitādas dzirdēt. Un kā tev tas ritmiņš patika? Ļoti sirsnīgi, no sirds, aizkustinoši un trūkst vārdu. Un varbūt pajautā arī Sandim, ko viņš būtu gatavs tevis dēļ. Sandi, un tu? Nu, es, protams, veltītu savu tev tieši jaunu albumu savu. Jā. Aha, Ritmi tādi, kā dziedāji. tieši tā. Okay. Un varbūt pajautā arī Sandim, ko viņš būtu gatavs tevis dēļ. Sandi, un tu? Nu, es, protams, veltītu savu tev tieši jaunu albumu savu. Jā. Aha, Ritmi tādi, kā dziedāji. tieši tā. Par tādām dziesmām es tiešām tādu nemācētu sarakstīt. Paldies tev par Mēs spēli. pēc tam satiksimies, vai ne? Ai, šitie ir Godīgi sakot, nebija tas, ko es aizsītām acīm dejoju. Tā nebija tā meitene. Tur viņam likās kaut kā trauslāka un savādāka. Nu, izskatījās tāds viegls uzvedības meitene. Cik tev ir bijušas meitenes dzīvē? Tā godīgi sakot, nevaru saskaitīt aptuveni tikai zem. Cik apmēram? Nu, divas varbūt, kaut kur tā zem. Nē, bet godīgs cilvēks kopumā. Līdz 1000 sievietēm vīrietis ir godīgs. Tad tu esi godīgs. Protams, ir godīgs. Man tikai tā sācis kaut ko darīt. Uz pušķiekuri, ja? Aha. Tad, kad būs 1000, tad tu būsi negodīgs. Tā jau, teiksim, jā. Nu, bet tas jau būs uz 50 gadiem, es domāju. Un arī paldies tām skaistām meitenēm, kas bija aizkulisēs. Tad varbūt tu līdz 1000 aizies ātrāk par 50 gadiem. Varbūt. Dievs dod. Tad tu vari varbūt tām meitenēm arī tādu gaisa skūpstu visām Latvijas meitenēm tagad. Tiešām aizsūtīt. visām Latvijas meitenēm, gan nevainīgām, gan vainīgām, vai ne? Vai arī tām, kas grib vai negrib, ja? Visām no Sanda Kilpa grupas Titanic skūps.